Gudri cilvēki mācās no savām kļūdām. Leģendas mācās no citu cilvēku kļūdām. Un, lai tev nebūtu jāatkārto tās kļūdas, kuras esmu pieļāvis, esmu apkopojis 10 savas mācības pēdējo mēnešu laikā, kuras tu varēsi pamēģināt savā ikdienā un skatīties, kā tad uzlabojas tavu dzīvi. Jo, ja tu esi džeks, kam rūp savu izaugsmi visās savās dzīves jomās, tad šis video ir priekš tevis. Un iesaku pamēģināt šīs lietas un pats redzēs, kā tas viss mainās. Un esmu pierakstījis visas tās lietas telefonā, un es iešu cauri katrai no tām lietām un mazliet sīkāk pastāstīšu, ko es ar to esmu domājis. Ķeramies klāt. Pirmā mācība. Vēlme pēc ātriem dopamīniem nenozīmē, ka tu esi salūzis. Tas tikai rada to, ka tevī ir iekšā enerģija, kura ir jāizmanto uz kaut ko liederīgu, kaut ko, kas ved tavu dzīvi uz priekšu. Nevis tu pakrīt uz lētajiem dopamīniem, kas tev nosprūdina. Jo redzi, tas ir vienkārši signāls. Tev ir iekšā enerģija, kur ir jādod uz priekšu, uz mērķiem. Vai tas ir ķermenis, vai tas ir bizness, tā ir karjera, tās ir attiecības, tas ir dzīvesveids. Vienalga. Tev ir jāvirs tā enerģija uz priekšu, jo ja nē, tu to enerģiju virs uz sevi un tas jau aiziet destruktīvi. Tas ir ēdiens, tas ir skrolēšana, tas ir porno, tas ir alkohols, tās ir narkotikas. Vai vienkārši tā ir prokrastinācija. Saprot, tu neesi saplīsis. To enerģiju vienkārši jāvirz uz priekšu. Un tāpēc tev ir jābūt skaidrai un gaišai nākotnē, uz kurien tu dodies. Otrā mācība. Prioritizē unas labsajūtu, vajadzības, jo ja es to nedarīšu, man viņa būs kā rokas bremze. Un šitais noteikti nedarbojas uz tiem 50-50 džekiem. Šitais ir uz tiem 100% džekiem, kas par savu otro pusīti parūpējas, jo viņi varbūt attīstās, viņi varbūt strādā pie sevis, un viņi varbūt nestrādā algot darbu. Un bieži vien mēs tie high achieveri, kam ir tā lielā misija, kam ir tie lielie mērķi, kam ir tas biznes, kas grib palīdzēt cilvēkiem, aizmirstam par to mūsu pašu galveno. Varbūt neaizmirstam pavisam, kaut kādas lietas tiek darītas, bet mēs neesam pajautājuši, kas ir tās galvenās lietas, kas ir tās ekspektācijas tai otrai pusītei no mums. Un mēs varam darīt visas tās pareizās lietas mūsu prātā. Mēs varam dot naudu, mēs varam braukt pastaigāties, mēs varam braukt skatīties filmas, bet ja tu nesasniedz to vienu ekspektāciju, kuru viņi vienkārši grib laiku ar tevi divatā, kas nozīmē, tu nerunā par biznesu, tu nerunā par bērniem, bet reāli jūs runājat viens par otru, ja tā ekspektācija nav sasniegta, tad viss pārējais tiks piebremzēts. Tāpēc es iesaku skaidru un gaišu savu otro pusīti izrunā ekspektācijas, un lai tu zini, kas īstenībā ir tās lietas, kas viņai gribās. Un te es piebildīšu. Protams, tev ego būs ritīgi grūti, jo tev liksies, viņi jau noteikti gribēs tur visu no manis. Nē, tik tiešām nē. Uzzini. Tur ir minimāls lietas, kuras tu vari darīt savā ikdienā un uzlabot to kopējo enerģiju, un jūs abi močīt kopā, un viņi būs tavs lielākais cheerleaders. Trešais. Pārstāj kontrolēt. Visumdarbs ir visumdarbs, un es ar savu mazo domāšanu neko neizdomāšu. Viņam ir pavisam cita veida, kā viņš piegādās to, ko tev vajag. To, ko tev vajag, nevis to, ko tu gribi. Jo brīžiem arī ir tā, ka mēs gribam kaut kādas lietas, bet realitātē varbūt tas nemazam šajā brīdī nav vajadzīgs. Un mēs gribam to panākt pa savu veidu, bet realitātē visums tev grib iedot to ceļu caur citurieni. Varbūt ne to labāko, bet to labāko kaut ko priekš tavas dvēseles, lai tu audz, lai tu attīsties un lai tev ir kārtīgas emocijas un piepildījums. Ceturtais. Būvē, radi, tur es esmu brīvs. Redzi, pat ja lietas nenotiek tā, kā es gribu, visums vienmēr nodrošina. Uzticies pat tad, kad šķiet, ka nekas nesanāks. Redzi, mēs esam pārāk conditional beings. Mēs gribam pa savam, vai ne? Un ja es izdarīšu, es gribu to rezultātu. Bet realitātē mums priekš ir jādara, un tad mums dos. Un tev ir jārīkojas kā visumam. Visums rada. Tev viss aug, viss attīstās, viss notiekās. Un tev ir jābūt daļai no tā. Un to es arī sapratu. YouTube video, rīli, klientu zvani, programmas, treniņi. Tam visam ir jānotiek pat, ja nav rezultāti.
Šis ir mans favorīts. Vienmēr ir ceļš un veids, kā sasniegt, ko tu vēlies. Bet ļoti bieži tas ceļš, tas veids aizskars tavu ego, un tu to negribēsi darīt. Redzi, varbūt tev ir vajadzīga tikai un vienīgi palīdzība no cilvēka, padoms, bet tu to negribi darīt dēļ tā, ka tev liksies, ka tu būsi vājš, uzjautājot tam cilvēkam pēc palīdzības, aprunājoties ar to, izrunājot lietas. Bet realitātē otru pusi tur, kur ego cietīs, ir tie rezultāti, kurus tu vēlies. Šis ir tāds dziļāks, ar tādu dziļāku domu, bet es domāju, ka tu ar mani sarezinēs, jo tev varētu būt, kad ir bijis tieši tāpat. Redzi, mēs cilvēki esam judging machines. Mēs konstanti rādam ar pirkstu, viņš ir tāds, esmu dzirdējis to. Tu esi to visu dzirdējis no cilvēkiem, vai tu esi redzējis to varbūt internetā, bet tu pats personīgi ar to cilvēku neesi ticies vai neesi runājis, un tev ir izveidojies tas priekšstats, un viņš parasti ir tas negatīvākais. Ne? Un tad Sansens, tas mūsu mazais vēlniņš, kas uz mūsu plecu visu laiku konstanti mums mēģina palikt padens, pataisīt to visu dzīvi jautrāku. Viņš grib tevi novirzīt no to cilvēka ar vienkāršām domām. Viņš vienkārši sūtīs tev negatīvas domas par to cilvēku. Viņš tur tāds, viņš tur šitāds. Da nafig to cilvēku. Ja tu sāc just tādas domas, aprunājies. Uzrakstam cilvēkam. Iepazīsties ar to cilvēku. Ļoti iespējams, otru pus tā ir kaut kāda iespēja. Ļoti iespējams, otru pus tā ir kaut kas, kas tev ir jāuzzina, jāizdara, un tev atnāks kaut kas pavisam negaidīts. Vienkārši tavs Sansens grib to novirzīt nost no tā, lai attiecīgi tu neiepazīsties ar to cilvēku, nesatiec to cilvēku, un lai tu neatklāji to, kas patiesībā otrā pusē ir. Un beigās ļoti bieži īstenībā tas cilvēks ir baigi labais čoks. Varbūt viņš pat ir tavs labākais draugs, biznesa partners. You never know. Tā. Šis ir kaut kas interesants tādā ziņā, ka es kādreiz biju konstants kofīna vergs. Un es ļoti ilgu laiku šito negribēju palaist vaļā. Un zini kā, atkal te jāpasakās savām otrajām pusītēm. Viņas ļoti bieži zina, kas mums ir jādara, bet mēs tikai neklausamies. Jo zini kā, tas ego, tu jau neko nesaproti un tā tālāk, un mēs zinām visu tās. Otri cilvēki kļūdas, nē, tu jau nezini labāk un tā. Man Una ļoti ilgu laiku teica, klausies, tā kā nav par daudz tās kafijas tajā dienā. Es dzēru 2 espresso no rīta, pre-workout pirms treniņa, un tad 2 līdz 3 espresso caur dienu. Un pa dienu, kaut vai man bija, piemēram, 8 stundas miegs, man brīžiem bija jāiet vienkārši gulēt. Un tas viss tā kā nelikās kopā, liekas, un bļāns, kofīns, ir taču jāmačī, ir taču enerģija, bet vienkārši kā es izdzēru to kafiju, pastrādāju kādu brīdi, shutdowns, vienkārši tāda sajūta, ka es nevaru acis noturēt vaļā. Nu vot, tāpēc es atnācu pie realizācijas, ka kofīns tikai līdz treniņam. Kas nozīmē, es no rīta pieceļos, iebliežu vienu espresso, iebliežu savu pre-workout, uztaisu treniņu, un es vairs kofīnu nelietoju caur savu dienu. Kāpēc? Tāpēc, ja man būs daudz kofīns manā asins ritē, kritīs tā enerģija, man atkal vajadzēs iedzert kofīnu, lai tā enerģija būtu augšā, tad viņa atkal kritīs, tad ķermenis vergos. Viņš gribēs ātro dopamīnu, viņš mēģinās viņu atrast no visurienes, no ēdiena, no interneta, no TikTok, no YouTube video, viss kaut kur. Tāpēc, lai tā enerģija būtu stabilāka un lai es varētu kontrolēt savu prātu, kofīns tikai līdz treniņam. Sākumā likās super scary. Kā tas būs bez tās pēcpusdienas kafijas? Bet tagad ir tik laba sajūta. Es nepiņu neesmu taisījis jau ļoti ilgu laiku. Tikai dēļ tā, kad es jūtos ikdienā daudz stabilākā enerģijā un mana nervu sistēma nav juiced up. Man nav visu laiku liels acis uz koku, vai ne? Es esmu normālā enerģijā, es vairāk jūtu sevi un es varu arī piekontrolēt savu prātu. 8. mācība. Kad es mazāk gribu žurnalot, meditēt, iet pastaigāties, elpot, trenēties, dari to. Jo ļoti bieži otrpus tā, ko tu negribi, ir tas, ko tev vajag. Jo tie ir instrumenti, kurus es nosaucu, kur tev ieliek augstākās emocijās. Un dēļ tā, ka tu negribi, tu esi zemās emocijās, un ja tu uzcēli savu augstākās emocijās, tev ļoti bieži atnāks tā atbilde, tā mācība, tā realizācija, tas problēmas atrisinājums, un tu tiksi savā nākošajā līmenī.
9. lieta. Šajās laikam sākās tad, kad es sāku ritīgi vērtēt savu laiku. Jo, kā jau es vienā no rīliem minēju, kad mums ir jābeidz rīkoties ar savu laiku kā 9 to 5 vergam. Kad tu vērtē savu laiku ar naudu un ar mazu naudu, tu viņu sāc mētāt riņķī, tu viņu neliederīgi izmanto. Un tad, kad tu sāc savu laiku vērtēt vērtīgāk, ka tur pat īsti nevar uzlikt nekādu tā kā cenas zīmi, tu sāc domāt, kur tu to laiku tērē, un es uzrakstīju, netērēt laiku lietām, kas man nepatīk. Vienkārši piemērs. Iepirkšanās. Nafiks sēdēt tajā maksimā pusstundu staigāt, krāmēt grozā pilnīgi viens un tās pašas lietas, ko tu katru nedēļu pērc. Un, ja tu ej veikalā 2 reizes nedēļā pa pusstundai, tu nedēļā pazaudē stundu ar visu parkošanos 1,5 stundu. Un reiz 4. Cik tas ir laiks, cik tu pazaudē vienkārši staigājot veikalu pērkot viens un tās pašas lietas. Mūsdienās ir servis kā Barbora, saspied vienkārši lietas, ko tu ikdienā pērc, saglabā savu grozu, un tad, kad tu gribi sūtīt, vienkārši uzspied sūtīt un tev piegādās lietas līdz durvīm, uzspiedīs zvaniņu un tev maisiņu ir uznest augšā. So easy. Bet, nu tie augļi jau nebūs tur labi vai tur gurķi nebūs izlasīti. Nu un? Tu tagad dēļ tā, ka tur gurķītim varbūt kaut kāds mazs pelējums, tagad pazaudēs 7-8 stundas mēnesī. Fuck no. Izmet to gurķi ārā, paņem citu. Jākāp ārā no tās nabaga domāšanas. Pēdējā lieta. Ir jādod laiks arī sev. Zini kā, es vienmēr esmu bijis tas džeks, ka tā kā prioritizē savu izaugsmu pirms naudas, kas skolas vienmēr strādā, bet es nepamanīju to lietu, ka es konstanti no pat jaunā gada līdz šim brīdim, tagad ir novembris, trenējos ar saviem džekiem no A-Player akadēmijas pilnīgi katru dienu. Tā kā es nevienu dienu nebiju trenējies viens pats, un es trenējos katru dienu. Un es sāku pamanīt to, ka, piemēram, man ir grūtāk uztaisīt YouTube video, jo man liekas, man ir tāda iekšēja sajūta, ka es visu esmu pateicis. Es neesmu pateicis to video, bet es katru dienu esmu ar saviem džekiem runājis, tur viņiem visādas realizācijas devis, coachojis viņu, un es vienkārši esmu izdevis visu to informāciju ārā, un man liekas, bļāņas, pa ko es tagad runāšu, es visu esmu pilnīgi pateicis. Bet beigās man vienkārši jāuzpilda tā sava krūzīte, jāsakolektē savas domas esotajā treniņā, un tad es varu uzbliest jaudīgs video kā šo un citus video. Un vispārīgi es pēc tam parādos daudz labāks klientu zvanos, un es varu uztaisīt daudz spēcīgāks treniņš priekš savas A-Player grupas. Tā kā šīs bija manas 10 mācības no tikai reāli dažiem mēnešiem, es ieteiktu uztaisīt tādu kā mazo kopsavilkumu arī ar tavām mācībām, lai tev ir tāds kā cheat sheets, kur tu vari iziet cauri, ko tu esi iemācījies, lai tu vari ieraudzīt savu progresu un pieturies pie tām lietām. Tagad tā. Ceru, ka šis video tev noderēja, ceru, ka tu kādu no mācībām pamēģinās, un, ja tu pamēģini, uzsit man ziņu Instagramā. Gribu zināt, kā tev iet, lai veicās.